Labdien, tātad mani sauc Artis Mednis, es esmu Elektronikas un datorzinātņu institūta, un tas ir mūsu eksponāts šajā izgudrojuma izstādē. Tas ir viedais ceļu stabiņš. Kas mums šeit ir? Šeit mums ir sensori, kas mums ļauj konstatēt, vai mums šeit ceļu stabiņu tuvumā staigā cilvēki vai dzīvnieki. Šeit mums ir sensori, kas ļauj konstatēt, vai mums ir tāda temperatūra un gaisa mitrums, kas varētu būt par iemeslu ceļa apledojumam. Un šeit mums arī ir optiskais sensors, kas ļauj konstatēt, vai mums tuvojas kāda mašīna. Tātad, un tas viss barojas no saules paneļa, kurš lādē superkondensatoru. Tātad, kā tas viss darbojas? Tad, kad mums ir iestājies dienas tumšais laiks, iekārta atdzīvojas un regulāri pārbauda, vai mums tātad šeit ir kādi kustīgi objekti, vai mums gadījumā nav iestājies apledojums un tam līdzīgi. Un šo informāciju pie sevis patur. Gadījumā, ja šai iekārtai tuvojas kāda automašīna, tiek ieraudzīta šīs mašīnas gaisma, un gadījumā, ja ir šī informācija, ka te ir kaut kas varētu būt par ko ziņojums, tiek raidīti spilgti gaismas impulsi.